Kādi ir tie galvenie iemesli, kāpēc jums būtu jādodās pie kanāla speciālista endodontista? Tas ir pie manis. Pirmās ir sāpes uzkožot. Ja jūs ēdat un jums kāds zobs ēdot traucē uzkost, sakožļāt barību, tad tā ir noteikta zīme, ka jums jādodās pie endodontista. Un jūs mēģināt atvieglot savu ēšanu, ēdot pārtiku uz otru pusi. Otrs iemesls ir, ja jums ir sāpīgs vai nu uz augstu vai uz siltu. Ne uz karstu, bet uz siltu. Piemēram, jūs atnākat pēc pastaigas, jūs padzerat siltu tēju un jums pēc kāda brītiņa stipri sāk sāpēt zobs. Šī noteikti ir pazīme, ar kuru jums jādodās pie kanāla speciālista endodontista. Trešā pazīme, kur jau ir cerams, ka neviens līdz tam jūs nenonāksiet, ir sāpes naktī. Sāpes naktī liecina par akūtu nerva iekaisumu zobā. Vēl viens redzams iemesls ir piepampums. Piepampums var būt gan sejas ādas piepampums, gan gļotādā piepampums. Arī ar šādu piepampumu žokļu rajonā jums noteikti ir jādodās pie endodontista.